Halo! Nu, kur tu esi? Čau, Ilze, lūdzu, piedod. Es nebūšu, piedod, aizmirst tev pateikt. Ko? Es esmu šeit! Ko? Sveiks, lai dzīvo, lai dzīvo, sveiks! Labdien. Mani nepaņēma korī vairākas reizes. Skolas korī? Neviena. Es biju skolas korī. Arī kurlo. Katrā ziņā es gaidu, kad kādreiz tās beidzot man piezinīs. Es esmu atnākusi ar dāvanu. Es zinu, ka es skatos tavu raidījumu. Paldies. Es esmu redzējusi, un es zinu, ka tu vienmēr dāvani viesiem, kas nav pie tevis bijuši dāvanu. Bet es nezinu, vai es tev esmu dāvinājis kādu dāvanu. Tu man esi ļoti daudz dāvanas dāvinājis. Tu man esi nodrošinājis ar zeķiem, tu man esi nodrošinājusi ar krekliņu, tu man esi nodrošinājis ar uzlīmēm, ar maisiņiem. Tā kā tu esi normāli man apgādājis. No, tad tagad... Nu, nē, okay. Nav. Bet ir klāta rudens, un šis maisiņš, šis ir vienkārši parasts maisiņš, jo man nebija dāvana maisiņš mājās. Tikai ziemas. Kas teiks, šis maisiņš, kur tev nebija žēl? Arī man nebija žēl. Bet šeit iekšā ir viss, lai tu varētu pagatavot kakao, jo ir sākusies rudens sezona. Paldies! Un lai tu varētu skatīties manas raidījumus, tad... Paldies! Lūdzu. Man arī ir to dāvana sagatavot, protams, vai ne? Jā, es īstenībā gaidīju, skatījos ar Andri. Andrim bija tik stilīgs krekliņš, un viņš teica, ka viņš tikai vienu reizi viņu uzvilks, un es nesaprotu, kāpēc. Labi, es tev arī esmu kaut ko sagatavojusi. Wow! Šo pakoju es. Wow! Tur ir acis. Tur ir actiņas. Tie ir Covid mikrobi. Tie ir dinozauri. Tā kā bērniem. Nu jā, es domāju, kas tev patīk. Un jā, es gribu, lai to atver. Tas būs arī krekls. Es jau cerēju. Ak, Dievs, es nezinu, kas tur būs virsū. Pagaid, vai jūs tam esat gatavi? Pagaidi. Es jūs nedzirdu. Vai jūs tam esat gatavi? Tā-tā-rā! Jā, man ir uztraukums skatīties. Tā. Ak, mans! Zemāk, lai es redzu to seju, ja? Tik labi! Tas ir vienkārši labākais krekls. Elta Milgāviča šo skaties. Skaties, jā. Ir nākamais gads pienācis klāt, zelta mikrofons jau tūlīt būs. Tā nav apmaksāta reklāma. Bet, wow, šis ir vienkārši amazing. Tas ir vairāk kā kaut kas, ko es gaidīju jebkad. Izcili. Tu pati tā kā taisīji to dizainu? Jā, es pati visu liku kopā. Rekur, tev vēl ir speciāli message for you. Vai tu gribi uzzināt, kur es šo kreklu pasūtīju? Jā. Tātad šis krekls ir no Printu. Printu ir mājaslapa. Viņiem ir visādas apdrukas, bet šobrīd viņiem ir pieejams tikai tekstila apdrukas. Un tu vari apdrukāt savu krekliņu, maisiņu, bodiju saviem bērniem, ja tev tāda ir. Jebkāda veida tekstilu, kas ir viņu mājaslapā, jūs varat apdrukāt. Ar savas, viņiem ir gan gatavi dizaini, gan arī pats var augšu pielādēt savu dizainu. Wow. Un tu to vari izdarīt attālināt. Jā, tas viss ir mājaslapā, ne ar vienu nav jārunā. Izcili! 2 dienas, un šis jau ir pie tevis. 2 dienas? Es gaidīju 2 dienas, gan savu hudiju, gan savu krekliņu, gan arī šie parasti man nāk 2 dienas. Jo man ļoti patika tavs sadanlaits, tas bija džemperis. Man ir gan hudijs, man ir gan arī tas krekliņš. Izcili, tas bija izcils. Jā, tā kā paldies Printu par jūsu dāvanu. Un, ja jūs gribat arī savus tekstilus apdrukāt, ir kods DO Ilze, jums būs 10% atlaidi. 10%? Tu parēķini reāli. Tu pēc par 10 eiro kreklu, un tu maksā tikai 9 eiro. Tas ir tā kā, neko nemaksāt. Par 9 eiro neko nevar nopirkt. Neko, ne desu, ne maizi, neko. Labāk kreklu uzvēl. Es nezinu, kur tu iepērci. Stokmanā. Vienkārši nevar man uzmanību visu laiku novērst Lauris Reiniks, jo viņš tā kā skatās tieši virsū. Viņš nāks kaut kad ārā? No kurienes? Šis ir gatavošanas šovs, starp citu, es atgādinu, ja? Es tev uzdāvinu dāvanas un mēs ejam mājās. Es esmu gatavojusies šim, Ilze. Es gatavoju mājās diezgan bieži. Es zinu.
Un es vienreiz pat esmu uzvarējis gan ideālās vakariņās, jo man liekas, tur nemaz nevar 2 reizes uzvarēt. Nē, agrāk bija tā, ka viņi filmēja, un tad uzvarētāji visi satikās kopā, un starp uzvarētājiem vēl bija uzvarētājs, un tad no tiem uzvarētājiem tas uzvarētājs bija mega uzvarētājs, tajā visā sezonā uzvarētājs. Jā. Okay. Bet tā kā es zināju, ka tu māki gatavot, mums ir diezgan grūta recepte. Oktobris mums saistās ar Helovīniem. Jā, tas ir mūsu svētki, valsts. Visu svēto dienu. Jā, un mēs gatavosim pildītās paprikas, kuras mēs griezīsim. Un cerams, ka tas sanāks, un mēs paēdīsim. Jo es neesmu ēdis pusdienas, tāpēc... Es arī ne. Ļoti labi, es gribēju jau. Cerēju, ka... Un pirms mēs ejam, tu gribi kādu no šiem? Jā, paldies kultam. Var man atēsim? Jā, tev ir gari nagi? Jā. Es arī gribētu tādus, bet tieši tāpēc man nav, lai es tev varētu attaisīt. Es uzskatu, ka šo... Pirmkārt, es gribu pateikt to, ka Ilzē ir tik sakārtota māja. Es neesmu bijusi tik sakārtotā mājā, man liekas, ļoti sen. Reāli, es šodien no rīta mafinu kakas vācu no dīvāna nost. Atceries to recepti? Jā, tā tad, mums ir jāizvār šis. Jāizvār īsi, tad ir jāapcep gaļa ar šo te. Jāpieliek. Un pēc tam visu mēs ieliksim lielā bļodā, samaisīsim, tad mēs izgriezīsim tā kā paprikā. Un starp citu, es nezinu, vai tas kaut kāda sazvērstība vai kas, bet oranžās paprikas ir visdārgākās. Un es nekad dzīvē neesmu redzējis oranžai paprikai. Vispār šobrīd nav, man liekas, sezona paprikām. Ir? Es nezinu, bet Rimčikā bija atlaides paprikām. Rimī, var redzēt, ka šīm ir atlaide. Jā, nav. Šitām nav. Nav? Nav. 3 eiro maksājuši tās paprikas. Kilogramā? Kas jūs domājat? Viena paprika 3 eiro? Nu, es neesmu tik bagāta. Visas šitās paprikas. Labi. Liec pie darba. Uzlocīs rokas augšā. Tu zini, ne? Nu, tagad šodien jānogriež, un tad jāizņem viss iekšas ārā. Jā, lai ir vāciņš, vai ne? Jā, bet vāciņu mums nevajag. Man ir viena tēma, kuras tik randomly atcerējos, bet man liekas tik rēcīgi. Tas bija 2020. gads, es biju kopā ar pilngadīgu jaunu vīrieti. Viņš bija kaut kāds brīvprātīgais, kaut ko tur geto games ņemt. Nu, kaut ko tur darījās, vai ne? Tātad plānojās Eirotrips futbolu. Atceries tādu lietu? Jā, es tur braucu. Nē, tas pirmais atcēlās, tāpēc, ka bija Covid. Jā, bet es tur būtu braukusi. Nu jā, par to arī stāsts. Es biju kopā ar to čalu, un viņš arī būtu braucis kā brīvprātīgais jums palīdzēt, vai ne? Jā. Un es domāju, es tā kā uztraucos, man galvenais uztraukums bija nevis tas, ka mēs esam maz kopā, un viņš tagad pusotru mēnesi būs prom, un visdrīzāk, ka mēs nebūsim pat šī visa tripa kopā, bet man bija bail, ka tajā tripā viņam tu iepatiksies, un viņš pamatīs mani, tāpēc, ka tu viņam patiksi. Tas ir par Džeku! Kāpēc tā domāji par mani? Ko tu domā, ka es koļīju katru jaunieti? Nu, bet es domāju, ka viņš gribēs, lai tu... Es jau nedomāju par tevi tik ļoti, es domāju par viņu, ka viņš gribēs ar tevi tur kaut ko... Tu viņam neuzticējies. Es biju kopā ar viņu mēnesi, protams. Redzi, šī ir daži nestāv. Tik perfekti īstenībā mums sanāk. Jā, tikai šis nestāv. Starp citu nesen šo lifehack iemācījos tā atgriezt vaļā. Kā tu parasti darīji? Nu, vienkārši pa sāniem griezu. Pastāst, kā tu zināji, ka es esmu eksistē? Ka tu eksistē? Jā. Es domāju, ka tas noteikti bija no TikToka, jo es īstenībā lielāko daļu cilvēkus, kurus es ļoti maz cilvēkus redzu tā kā Instagramā, pirms es viņus ieraugu TikTokā. Tā kā es visticamāk viņu atradīšu TikTokā, un tad viņu atradīšu Instagramā, saprot? Tā kā, man liekas... Stalkojot. Jā, otrādi, man liekas, tagad bija otrādāk. Pat cik es Instagramā uzturos pārsvarā ne savā profilā, tad... Tev tas fake profils, no kuras tu puikas skaties? Jā, puikas. Man ir uzlikts tā kā settingos, ka man rāda tikai puikas. Jā, man liekas, es vienkārši ieraudzīju kaut kādus smieklīgus tavus TikTokus, un tad es tev piesakoju. Man šķiet, tev pat nebija vēl 10 000 follower, tev bija kaut kādi... Jā. Jā, kad es tev pirmo reizi ieraudzīju, tev bija kaut kādi, man liekas, 3 vai 4. Vienmēr sakot, zem 5 vai 5 tajā stadijā. Un tagad jau tev ir cik? 70, 50? Nē, man ir 60. 60 ar kaut ko. Nezinu, tos ciparus. Pieņemsim par sponsoriem runājot, tāda putelīga tēma. Kā viņiem atšķirās tā kā par tevi, impressions, ka tev ir 60 000 un ka tev bija 10? Un tā lielākā atšķirība starp tiem 10 un 50 tūkstošiem sekotāji ir tas, ka tiešām tu vari izvēlēties,
Un ka daudz lielāki brendi rakstīja. Pirms tam tev raksta, piemēram, var tur barterītī manas rotiņas noreklamēt, jā. Tad tagad ir tāds, ka tev uzrakst kaut kāds liels tur, zinu, tev zvana no kaut kādām aģentūrām, kurš nesaprot, kādā vispār veidā ir dabūjuši man telefonu numuru. Un saka, jo, mums ir Larešē pa seju jauns produkts gribi. Vot es vienmēr domāju, kā jums sūta tas Niks un Drogas un viss. Man nekad nav atsūtīts nekas. Es būtu gatava viņu izreklamēt no A līdz Z, reāli visus tos produktus. Mans ceļš vispār uz šitiem visiem. Par drogām runājot, bija tā, ka tas bija 2 vasaras atpakaļ. Es ļoti gribēju ar kādu strādāt. Nu, tā, ka man pilnīgi, es gribu saturu veidot, es gribu sadarbību, es gribu make-upu pa brīvu, jā. Un es uzrakstīju Douglasam, es uzrakstīju drogām. Jā, es uzrakstīju pati. Un drogas... Čau, iedosiet man kaut ko bez maksas. Nu, es piedāvāju vienkārši sadarbību. Nē, būs ļoti labi. Jā. Un es prasīju, es uzrakstīju drogām, Douglas atbildēja, ka viņam tas nav vajadzīgs. Un es, okay. Lūk, es uzrakstīju drogām, un viņi atbildēja, ka jā, mēs esam interesēti sadarbībā, bet tu veidos saturu mūsu profilā. Un man tāds, perfekt, vispār ideāli, jā. Wow. Un viss, un tad viņi teica, ka, un arī interesanti lieta, ka viņi vienmēr teica, ka, ja tev vajag produktus, tu raksti, mēs tev atsūtīsim jebko, un tā kā visu vienkārši par to būs video jāuztais. Un man ir tāds, zinu, ka nērti prasīt, lai gan es saprotu, ka tas ir viņu saturam, bet arī es taču lietošu to produktu pēc tam. Jūs varat man sūtīt. Un par Niks runājot, Niks ir ļoti interesanti, jo gadu atpakaļ, kad es iepazinās ar Elīnu Pakalni, man bija tāds, ka Dievs, viņai Niks sūta, viņa man visu kaut ko tur atdeva, ko viņai nevajag. Lūdzu, es tieši domāju, kuri influenceri liek, taču tev nevajag tos 100 tonālos, jā, ko tev atsūt. Jā, es arī atdodu visu laiku. Dodiet man, lūdzu, labdarības atsūtīšu savu ēpastu, savu pasta kodu, lūdzu. Cik tev tumšs sēm? Man ir 1 tonālais no Niks, tas jaunais. Man ļoti gaišs sēm. Jā. Nu, viņš nav tāds baigi. Bet, ja es iet uz solāriju? Nu, lūk. Un man bija tā, ka Elīnai sūta, un es domāju, wow, tik forši. Mans life goals, tā kā dzīves mērķis ir, lai man atsūta Niks kādreiz. Un es pat nezinu, kā tas notika. Vienkārši viņi uzraksta vienu dienu, jo gribi būt mūsu PR listē. Man tāds, loģiski. Varbūt kādu dienu arī man tā. Es domāju, noteikti. Man liekas, tā ir īstenībā interesanta tēma, tā kā par ko diezgan maz runā Latvijas influenceri par šīm sadarbībām un tā tālāk. Kas varbūt ir bijusi visneveiksmīgākā? Es zinu, ka to parasti negribu teikt. Nu, man neveiksmīgākā tīri. Es negribu to stāstīt, es to varu tev pastāstīt, bet es negribu to stāstīt internetā. Ir laikam ar Ko es gribēju teikt? Kaut ko baigi labot, gribēju teikt. Bet, zināmā vienmēr visiem stāstiem ir 2 puses, un es zinu, ka, pirmajā gadā tur vispār manas problēmas nekādas nebija. Šogad varbūt no manas nebija tās atdeves tik ļoti, cik varbūt viņi gaidīja, un ja es būtu varbūt vairāk tur teikšu, jo, man ir ideja, tad varbūt tā sadarbība būtu bijusi veiksmīgāka. Tā, manuprāt, ir viena no visneveiksmīgākajām sadarbībām, taču tas nav tā, ka tikai otrā puse ir vainīga, tā kā nesaptīju. Mafija, tu kādu uz dīvānu, lai tur dirsta kapņos? Nosauc 3 Latvijas skaistākos vīriešus. Ārprāts! Kāpēc veikšu es no darba pie šī Latvijas skaistākie vīrieši? Tā jau ir kriterija, ko tev nozīmē skaists vīrietis, vai ne? Kas tev patīk? Jā. Nu, es noteikti, es jau esmu tādā vecumā, ka es vairs nevērtēju tikai izskatu, jo es zinu, ka tas mainās. Un kādu dienu tu vari palikt bez matiem, vai uzaudzēt vēderu, vai noaudzēt vēderu, apaudzēt vēderu. Visādi var būt. Un, wow. Man tagad, es negribu tā kā nosaukt kādu un tad aizmirst, ka es kādu neesmu nosaukums, bet es varbūt varu nosaukt un tad sākt tā kā topu, tu man vari palīdzēt, ja? Man ļoti patīk Renārs Kaupers. Ir viens no tādiem. Man liekas, tu man stāstīs, ir tāds viens. Renārs Kaupers. Renāram Kauperam arī ļoti skaisti dēli, bet es ņemšu šajā savā tajā skala. Par dēliem piekrīt. Es ņemšu tā kā, zinu, ka es teicu, man patīk jaunāki vīrieši, bet Renārs Kaupers ir viens no tiem noteikti. Nu, noteikti liktos arī aktieri Latvijas Nacionālā teātra Raimonds Celms. Vai viņš ir tas, kas bija Krasta mačos? Iespējams. Nē, tas ir Kārlis Arnolds. Nē, tas smukais, to es zinu. Bet tas Kārlis Arnolds. Kārlis Arnolds. Kārlis Arnolds Avots. Jā. Es tagad nesaucu tā kā 3, es mēģinu vispār saprast, kas ir Latvijā par skaistiem vīriešiem. Mūsu valsts prezidents ir skaists vīrietis, bet vai es nelikt savā top 3? Man liekas, no visiem šobrīd nosauktiem vīriešiem tas ir vienīgais, ar kur tev tiešām nav iespējas. Bet
Tas nekas. Ir citi, kur tāpēc sauc skaistākos vīriešus, lai viņam būtu. Jā. Bet, vēl man ļoti patīk arī jubalts īstenībā. Es ņemu Greņāru Kauparu ārā no savu topu, tur ienāk jubalts no prātvētas. Mums nav jau kaut kāds tops, tas varētu... Tur noteikti Girts Česters ir. Šis ir kura? 15. gada tops. Labi. Māris Grigals. Viņš ir labvēlīgs laikapstākļos, bet ne manā top 3. Girts Česters? Nu, jā. Pirmā viedā, protams, Andrus Bulls. Andža arī ir labs. Es viņu liktu savā top 5. Es vienkārši varētu pastīties, kam es sekoju Instagramā. Loģiski, ka es gan jau sekoju kaut kādiem vīriešiem, kas man liekas skaisti. Lai man nebūtu nekādu pārmetumu. Pirmajā vietā es lieku visus Sadenlais puišus. Pirmajā vietā. Otrajā vietā es lieku Jāni Zeļģi, un trešajā vietā es lieku Renātu Kauperu. Un es aizēju ar cieņu un godu pret visiem Latvijas vīriešiem. Sēž rauģi, viņš tas taču uzvarēja krēslu izaicinājumā. Bet Jubaltam ir MVP tituls manā skalā. Jā. Nē, īstenībā Jubalts trešajā vietā. Piedod Renātu Kauperu. Pagaidi, mums jāizgriež sejas. Jā, pareizi. Tiešām, man likās, Pagaidi, man ir mazāks nāzes, viens tikai. Bet es varu šito griezt. Jā? Bet manam šom nav apdrošināšana, tā kā tu paliksi bez rokām, es te nevarēšu to apmaksāt. Labi, man ir sadarbība ar apdrošināšanu. Jā? Jā. Viņu sauc mana mamma. Pasties. Mans izteicis pingvīna. Viņa daguna arī viņam taisīs? Jā. Manējais ir noseless. Zini, ka mēs tagad, tas ir tāds šitais uzdevums, ko es pēc tam šitam psihologam rādīšu. Tur daudz varēs par tevi pateikt. Noliec savu ķirbi. Šis ir Harijs Poters. Es neesmu redzējis. Skaisti vīrieši ir kaut kādi, bet zini, kurš ir viskaistākais vīrietis pasaulē? Mans mīļākais vīrietis visā pasaulē ir Harijs Styles. Jā, es tā piekrītu. Jā, viņš, man liekas, viņš ir vislabākais gan aktieris, gan dziedātājs, gan grupā vislabāk, gan viņš vislabāk gatavo, vislabāk ģērbjas, vislabāk dejo, vislabāk alfabēta dziesmu dzied, vislabāk gatavo, vislabāk rīvē sieru, ravē dārzu, vislabāk runā ar mammām, vislabāk brauc ar auto. Busu. Šis tagad jāliek pa virsu, vai ne? It kā nē. Pēc tam. Viņa jāieliek tur patusēt bišķiņu un tad... Katrā ziņā es gaidu, kad Harijs Styles beidzot man piezinīs un sāks kaut ko tur. Varbūt viņš vienkārši kautrējas. Vai arī viņam nav tā numura? Jā. Tev ir bijis kāds šajā raidījumā cilvēks, kur pēc filmēšanas tev tāds, kāpēc viņu aicināja? Nē. Šodien varbūt būs. Kas neaizies? Man īstenībā ir, ja tu paskaties manā plauksnā, tur tādi mazi punktiņi, redzi? Nē. Tā kā izstāst, ka nav mana āda. Tas ir apdegumi? Jā, es iektu grillāšu tā ar rokām, ko man bija 5 gadi. Mans brālēns vienkārši mani pagrūda. Viņam likās rēcīgi. Un tad es iektu, un galvenais, ka es nevilku savas rokas ārā. Un tie bija kaut kādi svētki pie mana krustāva un mana krustmāte, man šķiet, viņa tā ieraudzīja, ka es vienkārši tādu sēžu ar rokām grillā. Un viņa vienkārši izvilka ārā, un tad man bija tādas visas plaukstas, abas manas plaukstas bija ar tādiem pūslīšiem ūdens, tā kā, kas ir pēc apdeguma. Un man doktori teica, ka es nedrīkstu viņu spridzināt, ja man paliks rēta. Kā tev liekas, ko mēs darījām ar mani brālēnu? Spridzinājām. Mēs ņēmām adatu un spridzinājām, man visas tās rokas vienkārši saprot, viņas plūdotajos ūdeņos. Fui. Tev vajag tā, ka seju var redzēt. Īstenībā tas sarkanais izstās oranžs. Īstenībā var pirkt arī sarkano papriku. Tas ir kaut ko pat ēst. Ar dakšiņu tā kā iekšķēs. Ar dakšu gan jau es domāju, ne? Labi, taisam testu, jā. Pusties kā var spēlēt spēli, kad viņš izdripos ārā no šķīvi. Pagam mans apgozās. Re, kur manējais? Viņš ir drunk. Labi. Bet tādu cilvēku, kurš, es zinu, daudz cilvēks, kam negaršo tomāti, par ko es esmu šokā. Šis varētu būt bišķi mīkstāks, man šķiet paprika. Vajag pakert vēl, jā. Bet vispār šis ir foršs, ko taisīt Uz mīķēju tirgu bērnam, lai pārdod veikalā. Ne veikalā, bet skolā. Jā, mammas nopirku. Jo parasti bija tā,
ka bija Mārtiņa diena 10. novembrī, un man dzimšanas diena 20. novembrī. Un es parasti visu to, ko pārdevu, man mamma atļauj to naudu paturēt. Lai viņš naudu vienmēr iztērē tajā tirdziņā. Man liekas, nekad neesmu taisījusi nekādus tādus. Bet man liekas, ja es taisītu, es patāpēstu visu savējos, kamēr tas tirdziņš. Zikā, tur tirdziņš pēc 3 stundas, jā. Tur 1. un 2. stunda kaut kas jādara stundās, un es apēstu visu. Es zinu, ka es vienmēr nopirku kaut kādas sūdzes, un pēc tam biju vīlusies. Es joprojām tā daru. Jā. Tas ir emociju iespējā, tā kā man liekas, man ir nauda, un te ir riktīgi daudz, kas forši, un es vienkārši nopērku tur kaut kādas Rīmī uzlīmes, pieņemsim, kāds atnesis ir tirgot, tā kā Maksimas uzlīmes, kāds ir atnesis tirgot, un man tāds, es nopirkšu, tā kā tu viņas dabū bez maksas. Vai kāds ir atnesis pārdot, manā skolā bija lejā tā kā kiosks, un kāds ir nopircis par savu naudu, piesim, zīmuļus un pārdot tur par 10 centīmiem dārgāk. Un es nopērku kaut kas dārgāk, nevis noju lejā uz to kiosku, lai nopirku. Bet tas maksā par komfortu. Jā. Labi, kāpēc tu aizgāji no Ghetto Games? Šis ar šo var tīzot šo raidījumu. Vēlreiz, lai smukļos, kāpēc, Sintī, tu aizgāji no Ghetto Games? Kāpēc es aizgāju no Ghetto Games? Un tas nav nekāds noslēpums. Ir vienkārši viens brīdis, kurā tu esi sev izsmēlis. Un varbūt, ka tā ir mana vaina, ka es neatradu tur kaut kādu citu virzienu, kurā vēl sev papildināt no tālāk. Un, protams, vienmēr tur būtu labāks un labāks. Bet reizēm vienkārši ir tas labākais, ko izdarīt, ir vienkārši pabeigt un iet tālāk. Es teicu, tieši tāpat arī izdarīju. Tāpēc viņi nekad nestrādājas. Ārprāts. Okay. Bet, tu vienkārši izauc kaut kādā brīdī, un ļoti cilvēki, ar kuriem es kopā strādāju, bija mainījušies un arī aizgājuši projām, un tā sajūta vairs nebija tāda. Bet Ghetto Games kā platforma ir ļoti laba, kā, kur attīstīties, un man liekas, viņiem ir tāds, kā, bez mazai atceries, agrāk bija Zelta talanti tāds raidījums. Tad tas ir tā kā in real life Zelta talantu bedri, kurā tu apbrūžājies, kurā tu iemācies un tev uzticās, un tev ir jāņem vienkārši visu, ko tur var, jo noteikti tās visas prasmes, kas man šobrīd ir nākušas no turienes, un par to es esmu viņiem pateicīga, bet vienkārši ir kaut kāds brīdis, vai es gribētu atgriezties uz kaut kādiem, vai es gribētu mīsim pacelt trubu atpakaļ ar Lauri? Jā, lūdzu. Es nekad neprasu, lai man kaut kur sauc, jo es domāju, ja gribēs pasaules, varētu. Bet pacelt trubu, ak, Dievs, es skatījos. Vajag jaunu sezonu. Kaut reiz dzīvē, un tu to aizēn no kurienes manāc. Nekādi. Bet, ja jūs gribat pacelt trubu 3. sezonu, rakstiet komentāros, tagojiet Ghetto Games iekšā, sūtiet viņiem. Mēs ar Lauri tieši starp citu šajā nedēļā par to runājām. Mums abiem bija tāds reāli. Tas būtu tas projekts, ko mēs abi ar visiem 100% gribētu atgriezt, jo tas bija tāds mūsu, tā kā, Ghetto Games un es un Lauris, tas bija tāds, kā, ko mēs... Jūs bērniņš var teikt kopīgais ar Lauri. Katrā ziņā, ja jūs kāds skatāties šobrīd šo video un plānojat iet Ghetto Games pieteikties TV, ja viņiem būs šāda atlase, es iesaku un izmantojot šo iespēju, ja jums ir kaut kas, jūs, manuprāt, tagad ir tik daudz satura veidotāji, bet galvenais, lai jums nav sakāpis galvā. Ja jums ir sakāpis galvā un jums liekas, ka jūs esat jau pats par sevi tur dūzis un tā tālāk, tad ejiet vienkārši nokrīt kaut kur trepēm un nākt vēlreiz. Ilza aiziet noks par trepēm. Paldies Dievam, ka mums ir viens stāvmāja. Kuru cilvēku Latvijā tu gribētu satikt un kopā kaut ko uztaisīt? Bērnu pieņems. Tieši tas nenāk. Es gan jau, ka es pēc tam montēšu atcerēšos. Jā, tev es tāds, kāpēc ne? Es tur rakstīšu, Sintī zinu, kas ir tas cilvēks. Kā tu novērtētu šo maltīti? Es liktu 9 šai maltīti. 8. Pēc? Tas ir mūsu kopdēļs. Es vainoju arī sevi, jo pirmkārt paprika nebija izsapusies līdz galam. Ok, to es varu uz sev paņemt. Labi. Un man pietrūka sāls tai gaļai. Tu varēji kaut ko izdarīt, kamēr es... Es varēju piemest sāli. Jā. Bet vispārējais, man liekas, es šito ideju uztaisīšu vēlreiz, es tā domāju. Ko tu novēlēsi nākošam viesim? Es nākamajam viesim, viešņai, viešņiem, viesnīšiem novēlu mazāk strīdēties, vairāk mīlēties. Gribu vēl kaut ko pateikt? Es gribu nodot sveicienus Laurim Zelānam. Viņš man vienkārši lika. Es gribēju visiem vēlreiz atgādināt, ka šo dizainu taisīju es. Jā, tas ir reāli. Un printu jūs varat arī pasūtīt šādus te dizainus.
Tā kā Printu, paldies, ka jūs atbalstat mūsu mazo biznesu. Un vēl var samaksāt Ilzai papildus milzījumus uztaisīs dizainu pa Sotaku. Nu, Sotaku vajag. Plus PVN. Cenu izrunāsim, bet dizainu, jā, rakstietis var uztaisīt. Jā. Var uztaisīt šādā stilā dizainu. Izcili. Es domāju, tev jauns biznes, tu teici, ka tev vajag darbu. Paldies, ka tu pagodināji mūs ar savu klātbūtni. Paldies man, kas pagodināja jūs ar savu klātbūtni. Jā, paldies, ka tu vēl neesi aizgājis prom, mēs jau filmējam 1:52. Ilgi? Jā, ar mani tas laiks tā paskrien, ka tu pat nejūti. Vējas pārniem. Jā, tā kā pastīšos, vai es pastāstīju visu, ko es tev uzrakstījusi. Varbūt bija vēl kaut kāds spicy jautājums. Nē, par tiem Latvijas vīriešiem. Nevienā intervijā es vēl nebiju stāstījis par Get Out Games. Ekskluzīvi. Tikai Ilzas Dobeles kanālā. Paldies. Jā, paldies, ka jūs noskatījāties šo video. Es ceru, ka jūs skatīsieties nākošos video, kods do Ilze atlaide. Tas ir galvenais, ko atceramies. Skatāmies, laikojam, komentējam un stāstam mammai un tētiem, ja jums ir tēta, par šo video. Paldies! Un arī, ziniet kā, ja jums skolā nav ko darīt, ja kāds no jums mācās skolā vai augstskolā, un jums ir tā kā tā brīvstunda, kad nav ko darīt, uzslēdziet šo kanālu un šos video un skatieties kopā. Jā. Paldies, ka man uzņēmāt. Čau, paldies. Čau. Čau.